Lielais jautājums. Vai Eiro 2004 ir lielāks par pasaules kausa basketbolā 5. vietu? Nē. Tomēr saka, to mēs jau uzliksim. Nu, bet spēlē vairāk futbolā, ne? Konkurence? Futbola vairāk, protams, spēlē, jā. Nu, cilvēki konkurence lielāka, iespējas mazāk, vai ne? Bet tagad mēs par hokeju gudrāki spēlē. Maz, Nē, tagad visi nevar spēlēt. Tā viss ir taisnība, jā. Es jau šitā tēma man ir tāda, kas... Karsta, ja? Jā, vienkārši es tiešām nesaprotu. Kā, piemēram, atbrauksot ārzemnieks, un mēs teiksim, mūsu lielākais sasniegums, kā daudzi tiešām Latvijā domā, es esmu ļoti bieži sastapies ar to, ka viņi saka, tas ir mūsu lielākais sasniegums Latvijas sporta vēsturē. Un ko tu te? Jūs tā neviens neuzskatāt, vai ne? Es ceru. Kad Eiro 2004 ir lielākais sasniegums Latvijas sporta vēsturē. Ok, tu tā uzskati? Te jautājums, ko tu liec pretī? Es lai zinu, ar ko man argumentēt. Tu ieliec pretī 5. vietu pasaules kausā basītī, ok. Ko tu vēl liec pretī? Kas vēl ir opcijas? Nu, labi, teiksim, Roland Garros, Ostapenko, mēs varam hokeja 3. vietu likt. Noteikti nē. Es tev pateikšu. Bet, grūti atkal izvērtēt. Noteikti nē, bet izvērtēt. Tu pasaki, ārzemnieks atbrauc, kas ir lielākais sasniegums jūsu Latvijas sporta vēsturē? Saka, mēs vienu reizi tikām uz Eiropas čempionātu futbolā. Viņš tā teiks, un ko jūs tur? Nu, mēs tur nevienu neuzvarējām, bet vienreiz tikām. Viņš teiks, cik ir Eiropā valstu? Teiks, 50. Un vienreiz tikāt starp 16 pa visu pastāvēšanas vēsturi. Un tas ir lielākais, ko jūs sportā izdarījuši. Kura vēl, cik ir Eiropā valstu, kuras nav tikušas nereiz uz Eiropas čempionātu? Man liekas, viņu ir maz. Pat Kosova tika tagad. Nē, būsim realistiski, viņu ir maz. Tagad gan arī dalībnieku skaits ir lielāks. Arī. Ok, starp top 16, cik no 50 valstīm nekad nav tikušas? Droši vien, ka ir tādas, bet es domāju, ka puse vismaz ir tikušas minimums vienu reizi. Ir valstis ar iedzīvotāju skaitu, kā mums Slovēnijas, Horvātijas, Grieķija to 2004. gadu, man liekas, vinēja vispār. Jā. Tas taču ir pilnīgākais absurds. Tas, ka mēs esam vāji futbolā, nekādā gadījumā nenozīmē, ka tas ir liels sasniegums. Tas ir pilnīgs absurds. Es tagad drusku oponēšu, ja? Tīri no tāda. Ja neskaita pēdējos, teiksim, cik mums tagad paņem nost 5 gadus, hokejs, basketbols, pasaules kaus, tas nekādā ziņā baigi nespilgtina to futbolu, kaut kas futbolā ir greizi, kāpēc mēs tagad nesākam iet iekšā, vismaz konkurēt, ja? Bet, paņem nost tos pēdējos gadus, basītī, hokejā, ar tu nevar pateikt, ka tu esi bijis baigi topā. Baigi topā, nē, bet tur 5. vieta Eiropas čempionātā, tur 6. vieta pasaules čempionātā, kādā hokejā, tur olimpiāda. Tu jau pats sako, kādā hokejā? Jebkurā gadījumā. Līdz pēdējiem 5 gadiem. Kā jūs nekad neesat ceturdaļfinālā bijuši? Nē, ceturdaļfinālā jā, ir bijusi taču. Kas salīdzinoši? Futbolu nevar salīdzināt. Futbolā visas valstis... Kāpēc tas ir pasaules čempionāts sporta veidā lielā? Basketbols ir, piemēram, NBA ir lielākā, bagātākā līga pasaulē. Kāpēc basketbolu nevar salīdzināt ar futbolu? Jā, futbols ir lielāks, bet tas taču ir vienkārši aplami teikt, ka mēs vienreiz tikām uz Eiropas čempionātu starp trešdaļu Eiropas valstīm, un tāpēc mēs esam baigais sasniegums. Tad jebkuru es vispār olimpiādas medaļas negribu pārvērtēt. Tas ir, manuprāt, ļoti tāds kaut kāds patriotiski noskaņots. Mēs tur vienreiz trešie bijām, un mēs par to priecājamies. Un neviena pasaules valsts vispār neņem to vērā. Visiem pilnīgi vienalga, kurš bija trešais kaut kādā loka šaušanā. Bet mēs tomēr par to esam super. Bet pat ja mēs tāpat to kaut kādu vismaz, mēs varam pateikt, mums bija zelta medaļa, tur vienreiz tur vai sudrabs šķērpmešanā, vai tur kamaņās, vai bobslē. Tas vismaz pēc kaut kā izklausās. Kā mēs varam teikt, ka mēs esam labākais sasniegums? Mēs vienreiz tikām un nevienu neuzvarējām. Tas taču vienkārši skan stulbi. Žani, te tu skeletonā 2. vietu vērtē augstāk par 16. vietu futbolā? Es vienkārši 16. vietu futbolā vispār neuzskatu ne par kādu sasniegumu. Tas nav sasniegums. Tas nav sasniegums. Būsim realistiski. Uz pasaules vai Eiropas. Da jebkurai valstī pasaulē pasaki, viņi to uztvers. Es ievadīju ChatGPT, kas ir sasniegumi lielākie. Viņš neiemetas ne starp top 3, ne starp 10, ka mēs vienreiz tikām. Jo tas nav sasniegums. Viņš neņem vērā to, ka mēs esam vāji. Viņš meta tur hokeja izlasi, Ostapenko, viņš tur kaut kāds olimpiskās medaļas, tur lika kaut kāds pasaules čempionāts, tur kaut kāds riteņbraukšanas. Viņš visādi sasniegums ir 1., 2. vai 3. vieta. Bet tas ir kritērijs. ChatGPT, tas ir mūsdienu kritērijs viens no. Bet tas taču ir, ir medaļas sportā. Bet tagad tu vēl kā saka, ja 1., 2., 3, tad
kur mēs iedomājamies to 5. vieta, kas ir Tā tagad. kā es arī nesaku, ka viņi ir baigi labā. Nē, nu. Es arī nesaku, ka viņi Viņš jau nevēlas basīt, viņš šobrīd uz Es nesaku, ka globālos. basketbols ir tur vinnējis futbolu vai vēl sazin kādā veidā. Bet vienkārši futbolu vispār pieminēt kā tādu ir bezsakars, tāpēc, ka tas nav sasniegums. Un sasniegums būtu tad, kad pirmkārt Grieķija, ka viņai 2004. gadā Tas ir sasniegums, jā.